Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā jūs varat satamborēt divus gabaliņus jūsu tamborējiem. Vienalga, vai tas būtu priekš sagas no kvadrātiem, vai tas būtu priekš jūsu vestes vai čībiņas var tamborēt no kvadrātiņiem, vai vienkārši jūs kādu jaku vai džemperi esat notamborējuši un tagad ir jāsatamborē kopā. Es jums parādīšu. Pirmais veids būs ar savienojumu stabiņu. Tātad atkal labās puses man tagad te ir uz augšu, abas labās puses. Izmantošu citas krāsas dziju. Jūs labāk izmantojiet tādu pašu krāsu, kāds ir jūsu darbiņš, to pašu dziju, to pašu krāsu. Un tātad tā ņemam abas labās puses uz augšu un saliekat kopā. Labo pusīti ar labo pusīti. Un tā. Jā. Labo pusīti ar labo pusīti. Ievietojam adatu pirmajos divos valdziņos no abām pusēm. Un ņemam diegu, ar kuru jūs satamborēsiet savu darbiņu. Tātad pirmo es jums parādīšu savienojuma stabiņu. Tas ir ļoti vienkārši. Tātad vienkārši ņemam. Te mēs pirmais ir jau ārā savienojuma stabiņš un tagad nākošo. Šādi te un cauri nākošajiem diviem un cauri uzreiz šim te, kas bija uz adatas. Tikai pārāk neraujiet tā, lai viņš ir brīvs jums. Un šādi te. Un ar savienojumu stabiņu jums darbiņš izskatīsies šādi sašūts kopā no kreisās puses. No šīs šādi te var redzēt to krāsiņu citu un no šīs puses šādi. Un šeit ir labā puse. Tātad nākošais veids, kā jūs varat satamborēt divus gabaliņus jūsu tamborējumu kopā, ir vienkāršais stabiņš. Tātad pirmais man jau ir. Uzmetam vienu gaisa cilpiņu. Un sākam tamborēt vienkāršos stabiņus. Liekot adatu valdziņos, nākošais valdziņos uz abiem gabaliņiem šādi te. Un veidojam vienkāršo stabiņu tamborējam. Cauri vienam, cauri otram un vienkāršais stabiņš. Šādi te. Ja ir kādi jautājumi, droši jautājiet, prasiet komentāros man. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest podziņu patīk. Un abonējiet manu kanālu, neaizmirstiet, lai nepalaist garām nevienu jaunu video no manis. Visu labu! Atā!